Nu ko, esam mājās mūsu paradīzē. Vīnogu dārzi. Redziet, fonā Jānis strādā. Mainot staigā ar telefonu. Krozīts zied, redziet vēl. Kas pa mūsu vīnogām vazājās? Un tur tālāk es jums to parādīšu, pagaidiet. Tur būs vistas. Nu, noteikti ļoti daudz interesē, kur tad ir tās mājas. Vienas no Grota Scalinata. Nu, tās nav gluži mājas. Tas ir restorāns, mājas restorāns. Te ir 2 stāvi, pagraba stāvi, vēl ir augšā vēl ir 7 telpas, kur var gulēt. Varbūt pat vairāk, nezinu, 3 stāvi sanāk, redziet, skaisti. Un tur augšā arī dzīvo cilvēki. Nu, tas viss ir viena ēka. Redziet, ja tur tālāk tūlīt būs vīnogu dārzs, kas ir novākts, protams, un tiek gatavots vīns. Redziet, to jums parādīšu. Kaut kā šitā, ja? Tas izskatās. Plantācija. Kur vēl rozītes dzied. Lielākais pārsteigums grotā bija, cik skaisti tur kalnu tālumā. Nu, protams, ka te viss ir dārziņi, viss aug, visādi tur zaļumi un tādas lietas. Un viņiem arī olas ir. Un tad man Jānis veda. Viņš man teica, ejam pie vistām. Es domāju, ka tas ir reāls joks. Es arī tagad eju pie vistām, pārpalikumi. Tas staigā melns kaķis vietējais. Kur ir kaķis pie vistām, redzējāt? Cipa, 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 cipa. Cipa, cipa, cipa. Redziet. Jā, cipa, cipa, cipa. Buongiorno. Cipa, cipa. Bet es metīšu tā. Eku te ķirbi. Un tas smaržo. Tas smaržo. Tas ko kaķis, redziet, melns tur. Tāds atnācis pie mūsu cipām ciemos. Bet tagad zied rozes, sarkanās un baltās, visāds garšvielas. Un redz, kur ir, nu te aug burkāni, redīs un vispārējais. Un re, kur citroniņi, redziet, citroniņi.